9:30 minūtes. Kā nu bez viesiem? Pasaka labrīt. Labrīt, Radio Skonto. 2722 8855. Ja zini, kas pie mums. Labrīt. Nē, tas nebija DJs Regards. 90% pareizi atbilžu. Radio Skonto studijā šorīt ir. Labrīt! Labrīt, Kārli. Labrīt, Iter. Tu esi atnesis dziesmu. Jā, no mūsu jaunākā albuma spēlēs vēl burtu flautā. Dziesma es došos ārā, esot radusies laikā, kad atskaties uz visu, kas līdz šim paveikts. Ko tu esi paveicis? Lidojis esi kaut kur? Nu, tāds sajūta, ka vēl neko neesmu paveicis, ka visas tās labās lietas vēl priekšā. Bet nu, kaut kas ir noticis, tomēr manā dzīvē ir bijuši arī visādi bardaki un kāpumi, kritumi, ja, kā jau tu tur izlasīji. Ja? Jā. Bet tiešām es biju tādā kā vāveres ritenī un nepamanīju, ka man apkārt viss kaut kas notiek, ka man ir ģimene, ka man ir arī draugi, jāsaka tā, pāris, nedaudz, bet pāris draugi. Daži, bet ir, un tā ir jauka sajūta, ka beidzot es tam visam varu pievērsties jau pāris gadus, kāds gadus 3, un man vairs nesatrauc šī kaut kāda iedomātā sacensība, kaut kā pierādīšana, un viss tas, kas traucēja man izbaudīt dzīvi. Viss nāk tā mierīgi un pats no sevis ir labi, ja? Es neteiktu, ka nāk tā viss mierīgi pats no sevis, bet es esmu mājās, es katru dienu guļu savā gultiņā, un bērniņi tagad zina, kas ir tētis, un nu, tas tā ir, izklausās skarbi, bet jāsaka tā, ka tas viss, kas notika pirms tam, jā, tas bija varbūt ļoti aktīvi, es biju iegājis azartā un tā tālāk, un man tas aizrāva, bet mani tas pilnīgi neinteresē tagad, jo es sapratu, ka nu, var arī mierīgi. Var arī mierīgāk un pulcēt ap sevi labus cilvēkus, kuri mēs visi kā viens ejam uz priekšu un kaut ko daram. Bet tev jau šobrīd vēl koncertūra rausta kaut kur. Tas līdz 18. augustam, kad ir noslēgums. Kā tu zināji, Kārli? Man visu vienmēr atsūta atrakstu, un es visu vienmēr zinu. Ne visu, bet 18. augustā Dzintra koncerta zālē. Vēl kāds koncerts līdz tam ir? Līdz tam ir pāris pilsētas svētki, bet noteikti var tos koncertus arī saukt par mūsu koncertūras pasākumu, bet nē, tur mēs spēlējam tās dziesmas, kuras asociējas ar mums visvairāk, bet tajā koncertūrē visa pirmā daļa ir veltīta jaunajam albumam. Un mums ļoti labi gāja atklāšanas koncerta arēnā Rīga, bijām Cēsīs, tur var 3 palikām pat pa nakti visās tajās pilsētās. Daugavpilī, Liepājā, Rēzeknē un Cēsīs, es teicu Cēsīs, ja? Jā, tu teici Cēsīs. Un tad cilvēki jautāja, kur tad koncerts Dzinturos, ja raksta draudu vēstules. Tas ir Jūrmalā. Pilsēta saucās Jūrmala. Pilsēta Jūrmala. Tur būs pilnā programma, jā? Jā, un tad mēs bijām spiesti, bet labā nozīmē bijām spiesti meklēt arī datumu un riskējām un ielikām 18. augustu, jā. Labi, ka bija brīvs jāatzīst. Ķeramies pie jaunās dziesmas. Labi, paldies. Šī dziesma saucās Es došos ārā. Jā. Un izpildi Inters Busuls. Jā, teksta autors Marts Pujāts. Radio Skonto. Es dodos ārā Inters Busuls. Pirms aizēju. Wow! Cik pie jums ir modernis? Ekrāni. Kā kosmos kuģi, jā. Kā kosmos kuģi, video, mūsdienas ienāk. Jā, tiem, kas neredz, tie arī neredz, bet man aiz muguras laiku pa laikam ir 6 interi. Jā, 6 mikrofonu. Es došos ārā videoklips. Man vairāk tev cits jautājums par to, ko tu dari. Izstāst par tām interdienām. Tas bija, kāpēc tevi neuzaicināja uz imantdienām, vai tu esi kādreiz dziedājis imantdienās? Es neesmu nereiz bijis imantdienās, jo tas nenotiek konkrētajā datumā, 1. jūlijā. Tāpēc tu protestēji, ja? Es tā, protestēju. Pirmdienā, 1. jūlijā arī bija mana vārdiena. Jā. Un tāpēc arī diena tikai viena, interdiena. Un kāpēc ne? Brīnišķīga muzika, brīnišķīgi muziķi, un džess man patīk, ka to es sāku Dixielandā, spēlēju big bandos, dažādākos, un pat ārzemju big bandā vienā. Cilvēki daudz pēc teviem uz vārdu atnāca? Ļoti daudz. Aicināti, neaicināti viesi, kā jau vārda dienā. Visi bija priecīgi, smaidīgi un
apgaroti pat teikt, jo pēc tam bija vakar koncerts baznīcā un visi tā nolaidās uz zemes un es pat arī, bet tāpat laikā levitējot. Tu principā biji visur pilsētā, ja, tajā dienā? Nē, mēs bijām baznīcas laukumā augšā vecpilsētā. Un pēc tam baznīcā? Turpat. Baznīcas laukumā, turpat arī kroks, starp citu blakus. Aha. Nu, kā pasakā. Kā stāstos visos vecajos, labajos. Labi, paldies, ka varēju šorīt atnākt. Paldies jums, ka uzaicinājāt. Nākamgad būs vārdiņi tev. Kalendārā ir ierakstīts, jau tagad zini? Jā, nākamgad tiekamies baznīcas laukumā 2. interdienā. No cikiem sāk? Sāksim jau 12. un līdz pat pusnaktī. Bet vispirms mums vēl daudz darbiņu priekšā un tiekamies 18. augustā Zintra koncerta zālē. Paldies, Inter! Paldies, Kārli! Inters dodas ārā. Jā, paldies! Radio Skonto.